Kam vajadzīgs apokalipses evaņģēlijs? Vispirmām kārtām man pašam, kad tu saproti, kad pilnīgi garām ir nosodīt jebko. Pats Zelenski, tam nav nekādas jēgas, katrs atrodas savā realitātē un katrs iznes savas mācību stundas šeit, savus eksāmenus. Nav šeit viegli. Tāpēc, ka mēs atrodamies ļoti neparastā laikā. Tāpēc, ka šī laikā ir divas versijas. Vai nu mēs atmostamies, jo apokalipse nozīmē augšām celšanos, vai nu mēs grimstam. Un, ziniet, grimt ir vieglāk. Tu ietinies tādā ilūzijā savā, kad viss ir kārtībā, kad tu esi tikai cilvēks, kad, ko gan no tevīm var prasīt, un vienkārši grimsti, un tas ir forši kā ragaviņām no kalna. Un otrs variants ir uzpeldēt. Kad tu sāc uzpeldēt, tad tu sajūti visus sūdus, kas ir tevī, un tu saproti, ka bezjēdzīgi kāda nosodīt, jo tad tev jānosoda arī pašam sevi, jo katrs ir šī dzīvē ne tikai pieļāvis kļūdas. Nav jau tāda negribēju, netīšām, ir tīšām gribēju. Tāpēc, ka gribēju, lai nebūtu jāpārvar bailes, gribēju, lai nebūtu pārāk daudz jāiespringst, jāpiepūlās, visu gribēju. Un tad tu sajūti, ka tevi kāds uzrunā. Un tu saproti, ka tev tas ir jāsaka arī citiem, kad ir kaut kas īpašs šajā laikā. Un ka iespējams priekš šī laika tiek diktēti likumi. Varbūt viņi nav jauni, varbūt viņi ir sen pamatoti, pielietoti un laika gaitā aizmirsti. Tagad viņus neviens neatgādina vairs. Neskandina no baznīcu kancelēm un pat garīgie skolotāji stāsta par to, kā uz gaismu tiekties, kļūt viedam, mīlošam, bet kā gan šo te gaismu nolaist šeit, šī 3D realitātē, kur ir ļoti daudz, teikšu tā, ļoti daudz sūdu, ļoti daudz neatrisinātu uzdevumu mums iekšā. Kaut kā tā gaisma ir šeit jānolaiž, jāsazemē. Un laikam priekš tam ir apokalipses evaņģēlijs. No vienas puses, lai palīdzētu šeit mums sazemēties un to garīgumu tā ielikt darbībā, vienkāršā, parastā darbībā, ko mēs katru dienu daram uz šīs zemes. Un otrais, lai būtu kaut kāda vilkme, kas mūs velk uz augšu, lai mēs šo te laiku spējam izmantot unikālo. Šo te laiku, kas sākās 2012. Tad mēs vēl nemanījām, kā viss sāk notikt, un kurš beigsies 2052. 40 gadu laiks, jā. Atjaunošanās, pārstartēšanās, apokalipses laiks. No kā es to nolasu informāciju? No saslēguma ar kalendāru. Ir momenti, kad ir iespējams ieiet saslēgumā ar personālo Jēzu. Es nevaru atrasties šai saslēgumā visu laiku, tagad es runāju pats no sevis. Es pat nevaru iedomāties, kā ir būt saslēgumā ar Dievu un runāt kaut kādu video translēt, vai vispār tas iespējams. Bet runājot no sevis, es skaidri zinu, ka man jānovada līdz cilvēkiem tā informācija, kas nāk caur mani, kas cenšas kaut kādā veidā paskaidrot saprotamā valodā cilvēkiem, kā šeit viss uzbūvēts, kā uzbūvēta spēle, kurā mēs atrodamies, kas šeit pārvalda to spēli, lai mēs nedomātu, kad pārvalda kaut kādi ļaunīši vai prezidenti, lai mēs saprastu, kad viss šeit notiek pareizi, lai mēs pieņemtu, kad mums
vispirmām kārtām ir jādomā pašiem par sevi, par to, cik mēs paši nebaidamies. Es tagad par to padomāju. Drusciņi raustos. Jā. Nevienkārša lieta tā. Piesaukt kaut ko, kas būs jārealizē. Raustos. Nu nekas. Katram ir iespēja apskatīties, kur viņš raustās. Un tieši tos aspektus pacensties attīrīt. Tātad Apokalipses evaņģēlijs nesāksies ar stāstu par eņģeļiem, demoniem, būtnēm un visuma uzbūvi un kā tā spēle darbojas. Par taro kārtību ierakstītiem visuma likumiem viņš sāksies vienkārši. Ar izpratni, kad šeit ir trigeri, es atrodos procesā un viss tas, kas dzīvē sakrājies, viņš tīrās ārā. Tīrās ārā ļoti nevienkārši. Tā, kā no tevīm velk makaronus. Lēnām tā, pa vienam. Un tie makaroni nav īpaši patīkami. Viņi tādi diezgan smirdīgi ir. Jo visu kamolu, to, kas savēlies, to, ko mēs pa dzīvi uzkrājuši, izspļaut uzreiz nav iespējams. Lūk tā. Tātad sākam vilkt makaronus, bet nevis uz ausīm, lai karinātu, bet lai no sevīm izvilkt.